Sveicināti! Tagad es jums parādīšu dažus veidus, kā var nomīzot, savienot un atzarot kabeļus ar produktiem, kurus mēs piedāvājam mūsu veikalā. Pirmais produkts, kuru es gribu jums parādīt, būs piemērots vadiem. Nevis kabeļu savienošanai, bet vadu savienošanai. Un tas ir Celpak Easy Protect. Easy Protect produkts ir tādā žēlī pildīta karba, kurai komplektā ir 3 vāgo klemītes un žēlī pildīta karba. Un tūlīt es jums ļoti ātri parādīšu, cik vienkārša un ērta ir tā sistēma. Pirmais, kas mums vajadzēs, ir nomīzot vadus atbilstoša garuma. Vadu garums tiek regulēts spaļo ražotājs, regulē viņu attiecīgi mūsu gadījumā ir 11 mm. Mēs varam nomīzot visus trīs galus. Tālāk mēs ņemam vāgo klemītes, atveram un liekam iekšā atbilstošus fāžu vadus pēc krāsam. Zils ar zilo, bruns ar bruno, dzeltenzaļš ar dzeltenzaļo. Liekam tos visus iekšā. Tālāk, ko mēs darām? Mēs liekam želē, neko neizlaužot, liekam iekšā mūsu vāgo spailītes vienu pret vienu, lai mums ir tāda konstrukcija, un aiztiesim ciet. Vajag pielietot bišķiņu spiedienu, kamēr mēs dzirdam to kliku. Kur lieka želējā izgāja ārā, tas nozīmē, ka produkts ir gatavs lietošanai. Viens no populārākiem jautājumiem ir, kā hermetiski savienot instalācijas kabeli. Pieņemsim, jums ir šķūnis vai kaut kāda darzumāja, kur ārā jūs gribat savienot kabeļus. Un viens no veidiem, kā to var sasniegt, ir izmantojot Celpak pildvielas. Mēs piedāvājam dažādas pildvielas, tas ir PowerGel, CG mastika, EG mastika un citus, bet princips viņiem ir viens un tas pats. Šeit mēs redzam parastu savienošanas karbu, kurā ir bieži vien sastopama, un mēs gribam savienot savā starpā 2 kabeļus. Pamēģināsim izdarīt to maksimāli ātri. Taisam caurumus vienai otrai pusei. Izvilkam cauri instalācijas kabeļus. Vienmēr atstājam astītes, lai ir vieglāk strādāt pēc tam. Ar izolācijas noņemēju mēs ņemam nost ārējo apvalku un attiecīgi mēs ņemam nost galus vadiem. Izmantojot vāgu klemmes, kā jūs redzējat iepriekšējā produktā, jūs varat ātri un vienkārši savienot savus kabeļus. Ņemam brunus ar bruniem, zilus ar ziliem, dzeltenzaļus ar dzeltenzaļiem, stīķiem viņus kopā. Tālāk ir hermetizācijas jautājums. Visi Celpak produkti, kuri nāk tādos 2-komponenšu maisiņos, viņus ir nepieciešams labi samaisīt savā starpā. Lai to izdarītu, jums nevajag nekāda speciālā aparatūra, jums jānoņem starpsieniņu, un tālāk mēs berzējam materiālu no vienas puses uz otru, lai ir viņš labi samaisīts. Šeit mēs
Daram to aptuveni 3 minūtes pēc instrukcijas. Mēģinam maksimāli labi samaisīt materiālu kopā. Taisam tādu trubiņu, lai maksimāls produktu daudzums ir viena puse un lai mums ir ērti pašiem strādāt. Ar šķērem nogriezam maliņu. Un varam sākt pildīt produktu iekšā. Ļoti kritisks moments, lai visa komutācija ir iegremdēta želē. Attiecīgi šeit ir tā kā viens no vago izējas ārā. Mēs varam pabakstīt viņu tā, lai viņš iegremdas želējā. Un kad viņš ir pilnīgi iegremdēts, tas nozīmē, ka mēs izdarījām visu pareizi un savienojums būs hermetisks. Želē sacietīs pēc aptuveni 15 minūtēm, bet mēs varam taisīt vaku ciet. Mūsu savienojums principā ir gatavs. Paldies! Tātad, kad runa iet par lielākiem kabeļiem, teiksim, par spēka alumīnijas vai vara kabeļiem un to kabeļu nozarošanu, mēs parasti piedāvājam izmantot lejamas celpaku uzmalas Y vai T veidā. Y1, Y2 un tā tālāk. Tātad, kas ietilpst komplektā? Komplektā ietilpst lejama mastika, kura ir pildviela, izolācijas funkcija, 2 čaulas un papildus aksesuāri, kuri ir nepieciešami, lai to visu sataisītu. Tātad pamat ideja ir tāda, ka mums ir viens maģistrālais kabelis un viens nozara kabelis. Maģistrālo kabeli mēs negriežam un mēs no tā nozarojamies. Izmantojot šo produktu, jūs varat redzēt, kā tas viss izskatīsies beigas, kad produkts būs samontēts. Bet pamat jautājums ir, kā nomizot alumīnija kabeli un ar kādiem instrumentiem to var izdarīt. Tātad viens no instrumentiem, kas var palīdzēt šajā gadījumā, ir tāds vai līdzīgs instruments, kurš māk noņemt ārējo apvalku. Ideja šeit ir ļoti vienkārša. Nāzis iegriežas ārējā apvalkā, pēc tam mēs pārslēdzam režīmu un tas griešanas process turpinās. Uz šī kabeļa piemēra es varu jums parādīt, kā tas notiek, cik vienkārši tas ir. Pirmais posms mēs liekam kabeli iekšā, taisam vienu pilnu apgriezienu un pārbaudām, vai nāzis tiešām ir iegriezies. Ja tā ir, pārslēdzam režīmu un tagad nāzis pats iet uz priekšu, gāja uz priekšu. Pamēģināsim vēlreiz. Tagad pilnīs apgrieziens un tagad braucam uz priekšu. Galu galā mums ir tāds rezultāts un kabelis ir nomīzots. Ja gadījumā mums vajag nesagriežot maģistrālo kabeli uz pusēm, atmīzot ārējo apvalku, mēs varam izmantot sekojušu metodiku. Tā kā atzīmējam, ka uzmalas ražotājs ir norādījis milimetrus, cik vajag, lai nomīzot to kabeli. Ņemam mūsu instrumentu, iegriežam. Pārslēdzam režīmu, lai instruments iet uz priekšu. Sākam griezt. Griežam līdz mūsu atzīmētai vietai. Tā, mēs esam tuvu.
Pārslēdzam režīmu atpakaļ, griežam pa apli. Un tagad pēdējais gājiens. Pārslēdzam režīmu vēl. Un ņemam nost ārējo apvalku. Kā jūs varat redzēt, ļoti vienkārši un ļoti ātri mēs esam tikuši pie kabeļa zīslam. Ņemot nost foliju. Mums kabelis ir praktiski gatavs montāžai. Tad gala rezultātā mums sanāk aptuveni tāda uzmova samontētā. Ja jūs varat redzēt, šita uzmova ir uztaisīta uz pusīti, tā kā pildviela jābūt līdz galam, bet, lai nodemonstrētu, kā tas viss izskatās iekšā, tiek izmantota caurspīdīga pildviela un arī uzpildīta uz pusi. Tad mums ir maģistrālais kabelis, mums ir nozara kabelis, un tā aptuveni izskatās tas viss produkts, kad viņš ir gatavs. Nākamais populārais produkts, ko mēs gribam jums parādīt, ir EasyCell uzmovas. Uzmovas EasyCell eksistē no vismazākā līdz pat vislielākām izmēram. Šobrīd tā uzmova ir pieejama melna krāsa, nevis sarkanā, dēļ tā, kā jaunas paudzes uzmovas ir arī UV noturīgas. Sarkana bija UV nenoturīga, tikai paredzēta zemes ieguldīšanai, bet melnā ir UV noturīga. Komplektā mums ir pati uzmova, savienošanas bloks un seškantnieks, kā arī divas savilces. Tātad uzmova pat pa sevi ir gela pildīta uzmova, sastāv no divām gela pildītām daļām ar ļoti lipīgu želēju. Un darbības princips ir ļoti vienkāršs. Jūs sagatavojat kabeļus, jūs savienojat kabeļus ar rindspēli, liekat to iekšā un aiztaisat ciet. Viss uzmova ir gatava strādāt. Pēc rindspēļu bloka savienošanas mums sanāca aptuveni tāda konstrukcija. Gribu pievērst īpašu uzmanību tam, ka viens kabelis mums ir monolīts un otrs ir lokans. Bet ar šo rindspēļu bloku var savienot gan tādus savā starpā. Nākamais svarīgs moments ir tā iegremdēšana. Mēs nocentrējam šito te rindspēļu bloku, ieliekam viņu un aiztaisam ciet otru daļu. Tur būs jāpielieto bišķiņ vairāk spēka, kā vajag, bet līdz kamēr uzmova nenoklikšana. Tātad, kad uzmova ir aizverta, jūs varat redzēt, ka mēs neko paši nelaužam un kabelis izlaužo sev ceļu. Lieka želēja tiek izspiesta ārā. Un pēdējais posms, kas mums jāizdara, ir nofiksēt uzmovu ciet stāvoklī ar savilcēm, kas bija komplektā. Estetiski izskatai varam nogriezt savilces un re, kur mums ir gatavs produkts.